Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījumi pirmai. Zinat, mani mīļie brāļi, lai ik viens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Un esiet vārda darītāji, ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam. Apgaismo mūsu sirdis un prātus ar Tavu vārdu patiesību. Tavs vārds ir un paliek mūžīgi un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mēs zinām, ka mūsu dzīve sastāv no labā, vēlamā un patīkamā un sliktā, nepatīkamā, nevēlamā vai pat dažos gadījumos arī ļaunā. Svētais Jēkabs rāda un atklāja, ka katrs labs devums, jeb vienkārši sakot, viss tas, kas ir labs, lai kādā jomā, lai kādā formā, lai kādā veidā tas būtu, viss, kas ir labs, viss nāk no Dieva, no augšienes, no gaismas Tēva. Tas nozīmē, ka viss labais mūsu dzīvē ir dievišķas, debesšķīgas izcelsmes. Te Svētais Jēkabs min arī dāvanas. Un draudzē, kristīgā vidē mēs vienmēr atceramies par dāvanām. Protams, ir tradīcija, mēs zinām, ka jubilejās, dažādos pasākumos ir ierasts dāvanas dot. Bet ar dāvanām ir tā, ka dāvanas ir jāsaņem. Tas nemaz nav vienkārši dažkārt. Dāvanas jāprot saņemt. Nejautāšu jums katram, bet droši vien katram ir dzīvē gadījies, ka tev dod kādu dāvanu. Es domāju, kā cilvēks, un tev ir salīdzinoši grūti šo dāvanu pieņemt. Un dažkārt ļoti varbūt pilnīgi arī pretēji, ka ir kaut kāda lieta, ko tu vēlētos, lai tev uzdāvina, bet neviens tev to nedod. Un vēl viena lieta, ko mēs skaidri zinām, ka lai kādā kontekstā mēs dāvanas saņemtu, lai kurš būtu dāvinātājs, dāvanas ir paredzēts lietot. Nav jēgas uzdāvināt cilvēkam kaut ko tādu, kas nav vajadzīgs, nav noderīgs vai nav lietojams. Šeit pie mums, Latvijā, es to tā neesmu novērojis, bet rietumu pasaulē esot vesels nevēlamo dāvanu tirgus. Un tas ir apmēram pēc Ziemassvētkiem, kad viens otram visu kaut ko ir sadāvinājuši. Un tad cilvēki pārdod tālāk vai kaut kā tiek vaļā no tām dāvanām, kuras viņiem nepatīk, nevajag vai nav interesantas. Un es kaut kā atceros no bērnības, ka labais stils esot, ja tev kāds kaut ko uzdāvinājis, viens ir dāvināt, otrs pārdot dāvanu, tas īsti neskaitās tā kā labais stils. Bet mēs jau nerunājam šeit par laicīgajām dāvanām, ko saņemam uz jubilejām vai
kādā citā sakarā mēs runājam par tām dāvanām, kas nāk no augšienes, no Dieva, no gaismas tēva. Un šeit mūsu debesu tēvs ir bagāts. Nav neviena bagātāka un varenāka par viņu. Un līdz ar to viņa spēja un potenciāls apdāvināt savus bērnus ir milzīgs un lielāks nekā jebkuram šai pasaulē, pat visvarenākajam kungam un valdniekam. Tas nozīmē, ka mūsu debesu tēvs ir bagāts un viņš savā laipnībā un savā žēlastībā prot dot un dod saviem bērniem labas dāvanas. Mēs visi esam Dieva bērni. Mēs esam saņēmuši no augšienes, no gaismas tēva dāvanas. Un šīs dāvanas mums ir dotas, lai mēs tās lietotu Dievam par godu, par prieku un par svētību citiem cilvēkiem. Šodien mums ir nevien vienkārši trešdienas dievkalpojums, bet pēc šī dievkalpojuma mēs tiksimies uz kopīgo Pēterupes un Skultes draudžu padomju sēdi. Mēs runāsim, mēs kaut ko domāsim, iespējams pieņemsim arī kādus lēmumus. Un draudzes padome ir tas cilvēku kopums, kas ir izraudzīts no kalpotājiem. Tie nav ne labāki, ne pilnīgāki, ne vairāk apdāvināti vai kaut kādā veidā pārāki cilvēki par pārējiem draudzes locekļiem. Tie ir cilvēki, kuriem varbūt ir uzticēta lielāka atbildība un iespēja lietot nevien savas dāvanas, kuras katram no mums ir, bet arī tās dāvanas, kuras ir draudzē un citiem cilvēkiem. Un mūsu kā draudzes vadības uzdevums ir nevien lietot savas dāvanas, bet ar atvērtām acīm, ar atvērtām sirdīm raudzīties uz mūsu Pēterupes un Skultes draudzēm, uz tiem cilvēkiem, kurus Dievs ir aicinājis, kuri pieder pie viņa baznīcas draudzes, un skatīties, kādas dāvanas tur ir un kādas dāvanas mēs varam lietot Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Un es varu teikt, ka tas ir ārkārtīgi liels prieks vienmēr ieraudzīt draudzē cilvēkus, kuri nebaidās sekot Kristum, kuri nebaidās lietot tās dāvanas, kuras Dievs viņiem ir devis. Un jo vairāk mēs izmantosim tās dāvanas, kuras Dievs no augšienes mums ir devis, jo vairāk draudze varēs pieaugt un jo vairāk draudzes darbību varēs redzēt un pamanīt. Un dažkārt tas var būt kā tāds sniega bumbas efekts. Par sniega bumbas efektu mēs runājam tādā negatīvā nozīmē bieži vien, bet uz to var paskatīties arī citādāk. Mēs redzam, kā tas bija pirmkristīgajā draudzē, kad apustuļiem vajadzēja sacīt: netiecieties pāri noliktajam, centieties sevi savaldīt saskaņā ar to ticības mēru, kas ir piešķirts. Cilvēkos bija tāda dedzība, tāda vēlme un tāda svētā gara klātbūtne kalpot, ka mēs redzam tur faktiski gandrīz katrā draudzē, kur apustuļi raksta, ir pārstāvētas teju visas svētā gara dāvanas. Svētais apustulis Pāvils vēstulē korintiešiem jau brīdināja, ka laikam ritot dažādas gara dāvanas un izpausmes var iet un varbūt ies mazumā. Bet mīlestība tā paliks un neizdzisīs. Tādēļ es domāju, ka mums ir jārīkojas pretēji, nevis jācenš sevi apvaldīt, jo es domāju, ka mums ir jāierauga vispirms tas, ko Dievs mums ir devis. Kas no augšienes, no gaismas tēva ir dots tev, man. Jāierauga ne tikai savas dāvanas, bet arī jālūkojas uz brāļiem, māsām Kristu
un varbūt pat jāierauga un jāiedrošina lietot dāvanas arī citiem. Daudzas dāvanas draudzē šķiet asociējās ar runāšanu, bet ziniet, draudzē nav pārāk daudz cilvēku, kuru tiešā kalpošana vai tiešās dāvanas būtu saistītas ar to. Skaidrs, ka mācītājiem būtu tā kā jābūt spējīgam runāt. Lektoriem būtu labi, ka viņi spēj lasīt vismaz. Labi, ka svētdienas skolotāji arī kaut ko bērniem varētu pastāstīt. Bet visādi citādi, tas ir tāds īsais saraksts, bet ir vesela virkne dāvanu un kalpošanu, kuras nav saistīts ar runāšanu, bet kuras dažkārt izriet no klausīšanās un sadzirdēšanas. Tādēļ svētais Jēkabs saka, zinat, mani mīļie brāļi, lai ik viens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties. Tas nozīmē, ka, ja kāds cilvēks saka, zini, es neesmu runātājs, es neesmu spējīgs sludināt, es neesmu spējīgs tur pastāstīt vai novadīt lekciju un tam līdzīgi, es jau droši vien Dievam nevaru kalpot. Nē, tā nav taisnība. Dievam var kalpot dažādos veidos, un runāšana vai verbālā Dieva tāda apliecināšana un mācīšana un stāstīšana ir viena, varbūt pat ne tā lielākā kalpošanas daļa. Tieši tādēļ Dieva vārds mūs aicina uz klausīšanos. Un klausīšanos pirmkārt uz to, ko Dievs saka, ko saka Dieva vārds. Un Dieva vārdā ir visi pamudinājumi, iedrošinājumi, kas mums ir nepieciešami, lai mēs lietotu savas dāvanas. Otrs, mums ir labi būt čakliem klausīties arī mūsu ticības brāļos un māsās. Klausīties un būt ar atvērtām ausīm, acīm un atvērtām sirdīm pret citiem cilvēkiem. Un bieži vien, ja mēs būsim atvērti ar savām acīm, ausīm un sirdi, mēs saredzēsim, mēs sadzirdēsim, mēs ieraudzīsim un sapratīsim, kas šim cilvēkam ir vajadzīgs. Arī tādā ziņā, ka, piemēram, mēs ieraudzīsim un sapratīsim, kas ir vajadzīgs kādam cilvēkam, kurš varbūt gribētu meklēt un atrast Dievu, bet viņš vēl nav atnācis uz draudzi, nav atnācis uz baznīcu, nes kāpēc nav aiznājis uz iesvētes mācību, nav nokristījies, iesvētījies un tā tālāk. Ja mēs būsim ne tikai gatavi runāt un stāstīt, ko es sapratu, ko es uzzināju, kas mums notiek, ko mēs varam piedāvāt, bet arī sadzirdēt tā otra cilvēka intereses, domas, vēlmes un vajadzības, tad mēs droši vien ieraudzīsim arī labāk, kā viņu vest pie Dieva. Noslēgumā pamudinājums šīs dienas Dieva vārdā ir, bet esiet vārda darītāji, ne tikai klausītāji. Mums dievkalpojumā ir sprediķis gan svētdienās, gan trešdienās, kur tiek nolasīts un paskaidrots Dieva vārds. Mums ir bībeles stundas ceturtdienās un arī piekdienās, iesvētas mācības, kad ir otrdienās. Un tas viss ir ap un par Dieva vārdu. Dieva vārds tiek lasīts, Dieva vārds tiek skaidrots, par un ap Dieva vārdu tiek runāts, bet mērķis jau nav vienkārši tricināt gaisu, uzņemt kādu informāciju, pavingrināt savas smadzenes, pavingrināt savas domas un spēju spriest un diskutēt. Bet Dieva vārda klausīšanās un mācīšanās, Dieva vārda, ja tā var teikt, atgremošanas mērķis ir kļūt no Dieva vārda klausītāju par Dieva vārda darītāju. Un mans pamudinājums ir mums visiem, lai Dievs runā uz mums caur savu vārdu,
lai atklāja mums savu gribu, lai ļauj ieraudzīt tās dāvanas, kas katram no jums, katram no mums ir dotas, un lai Dievs ļauj kļūt par īstiem vārda darītājiem, Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu.